Ir jauna diena. Šodien aizbrauksim paskatīties, kas notiek ar mūsu evakuatoriem. Ir tāda lieta, ka mums ir servisā divi smagie, viens iesprūdis bez reģistrācijas. Pastāstīšu, kas notiek ar mašīnām, kādas aizķeršanās gan servisos, gan ar dokumentiem, reģistrācijām Latvijā un nav viss tik gludi, kā gribētos. Labi, ka šobrīd nav tā karstākā sezona, ir tāda ziemas sezona, drusku mierīgāk ar darbiem, bet patīkam, ka tev 3 mašīnas stāv malā, tāpat nav, jo nav tā, ka nav ko darīt, ir tāpat ko vest, un viņām vajadzētu braukt, nevis apstāties. Pirmā mašīna mums ir servisā Skuba. Maņka ir iesprūdus ar EBS bloku problēmām, mēģinājumi tur ar lietotiem neaizgāja. Jau negribējās pirkt, tāpēc, ka tā mašīna arī nebija tik dārga, lai tur pa 2500 pirkt detaļu, un mēģinājām ar lietotām, kamēr beigās lietoto aizsūtījām uz Poliju. Vienreiz aizsūtījām uz Poliju. It kā atrestaurēja, atsūtīja apakaļ, uzlikām, atkal piekodējās, bet kaut kas nebija, bremžu uguņu dega. Tā jau vairākas nedēļas cīnamies. Bremžas kaut nebija nospiesta, dega bremžu gaisma, ja? Un neko, ņēma bloku atkal nost. Atkal sūtam uz Poliju, tagad viņš ir atkal Polijā, gaidām atkal atpakaļ. Sagaidām atpakaļ. Mēģinās atkal tad pieprogrammēt, bet būs vairāk kā mēnesis jau tāda cīņa ar mašīnu, kurai nesen iziet skatīt, kā viss kārtībā, bet EBS bloks nobeidzās, kas atbild pa bremzēm, pa bremžu gaismām, tur elektroniskas daļa un mehāniskas daļa viņam nobeidzās tā, ka nedeg bremžu gaismas, un arī bremzes palika cietas, un kaut kādi tilti, kaut kādi riteņi bremzē, kaut kādi nebremzē, kaut kā šļūca, nešļūca, visa ABS dega, tur kļūdas pilns, un tāda baigi problēma, jo ar tām maņkām laikam man ir otrajā mašīnā jau šitā vienā es atrisināju ar lietot detaļu, un viss aizgāja, bet šai cīnamies. Nekādu vainu viņai nav. Citu vainu nav, jāatrisina tā viena problēma, un mēs brauksim atkal. Nekur servis forši pastrādājis ir ielicis. Vismaz šitā te, lai nenovērt beņķi, jo mašīnas cenšamies turēt tādas tīras. Vienmēr satīram. Tā, jācer, ka šis drīz būs ierindā, lai atkal varam kaut ko pamainīt. Pārējām mašīnām tur nāk tehniskās apskats, arī kaut kas jāparemontē ir, un tad šī būs gatava iedot šoferim ar šo pabraukt, lai atkal var paremontēt un salabot visādas dilstošās detaļas un tehniskām skatēm nepieciešamās lietas. Labi, brauksim tālāk, parādīšu vēl mūsu dažas ikdienas šaizītes, ar kurām cīnamies. Tās tādas problēmiņas, kuras visu laiku ikdienā paralēli darbiem, reisu menedžēšanai ir jārisina. Tā kā braucam tālāk. Esam vienīgie censoņi, ka mums ir vēl pilna Rīga ar visādiem partneriem un konkurentiem, bet, kad ir darbs, tad es teiktu, ka pietiek visiem. Braucam. Esam atbraukuši uz teritoriju, kur mums ir pāris stāvvietas, tajā ēkām arī office, kabinets, tāds neliela noliktavu, un gribēju pastāstīt par mūsu jaunāko transporta līdzekli, kad ne tikai jācīnās ir ar servisiem, ir arī visādas papīra lietas, kas mums apstādina darbus. Gribēju šo mašīnu jau laist darbos un sāk kaut ko strādāt. Atzinām viņu no Polijas, iegādājos Polijā uzņēmumā, kur ražo un uzstāda evakuatoru platformas. Taisa visu certifikātus un visu dokumentāciju, un gribēju pastāstīt to, kad šis poļu certifikāts nederēja Latvijā, lai piereģistrētu šo automašīnu. Sekojoši it kā evakuators, labi, viņš bija ar būdu, noņemta būda un uzlikt platformu. Polijā, kur nopirku, teica, ka visur uz visu Eiropu viņiem ietās mašīnas, gan Lietuvā var piereģistrēt, gan Vācijā, Francijā, Itālijā. Visur ar tiem dokumentiem var piereģistrēt. Atbraucot uz Latviju, man pateica, nē, vajag otrās pārbūves certifikātu, vajag rasējumu, vajag projektu un tādā garā. Protams, tam papīra jūrai un tur dokumentācijā negribēja iet cauri. Vienkāršākais, ko izdomājām, ir noņemt visas tās numurzīmes, sarunāja ar pārdevēju ražotāju,
kad viņš viņu piereģistrēs Polijā, aizsūtīja atpakaļ numurus un, nu jā, tagad mašīna pa dārgākā mašīna autoparkā ir nolikta malā, jo tika noņemta visi dokumenti un visi numuri, tika aizsūtīta atpakaļ uz Poliju. Tur arī pateica, ka pāris nedēļas tas var aizņemt. Mašīna nolikta ir malā, dokumenti un viss ir Polijā, uztaisīs jaunu reģistrāciju, sūtīs atpakaļ un tad mēģināsim reģistrēt. Bet bija plāns jau laist darbos, iet skati un tā. Bet pāris dienas te pabrauc, man bija poļu tehniskā apskata apdrošināšana viss un tad pa vietiņu kaut ko patestēju. Mašīna forša, prieks braukt. Pašam gribās braukt, bet man pašam tik daudz jādara, redzēt, visādas papīra lietas, servisa lietas, es vēl menedžēju vēl 5-6 mašīnas ikdienā un tāpēc baigi grūti, bet kaut ko jau redzējāt, kā es te viņai braucu pakaļ, kā mēs zinām mājās, protams, automāts. Mašīna automāts, degvielas kartiņu pildamies nestē tikai visādi, kur 16. gada Skānija. Kruīzes kontroli, viss baigi ērti braukt, riepu spiedienu sensori, pat tiltiem svarus rāda un līnija asistents mašīnai, dubultie stīkli tāds, nu, priekš smagā tāda baigā tačka, es domāju, ka šito būs baigais skaips braukt. Un tā ir tāda, kurai otra aizķeršanās mums, jā. Un tad mums ir vēl mašīnas, kas servisā taisās, kurām jau, nu, tu viena mašīna, Ego, beidzās bremzes, jo gaidījām, kad zilo maņiku sataisīs, lai var samainīt, it kā bremžu, ka lotu lampiņa iedegās, es teicu šoferim brauc, mums nav varianti darbi nāk, jāstrādā, braucam tik tālu, kamēr izkrita kluči ārā. Labi, braukšam tālāk, aizbraukšu servisu, parādīt, kas tur notiek ar mašīnu, kurai bremzes beidzās pilnībā, un izstāstīšu jums tos piedzīvojumus. Jā, gribēju nedaudz parādīt, no kā sastāv arī man tā ikdiena, kad nav tā, ka tikai spēju telefonu menedžēja reizes vai servis, bet ņemos ar papīriem, protams, visādi rēķini, jābrauc pie grāmatveļas, jāved dokumenti, visu kaut kas, jāveic apmaksas un jāraksta rēķini, jātais atskaites un tādas lietas, tāpēc atkal aizējām uz kabinetu, mums tur ir jāsavāc papīri. Savākšu papīrus, atkal jāizvedā pa klientiem, šoferi visu papīrus ielēja kabinetā, tad es atkal viņus savācu un izvedāju pa attiecīgajiem iestādēm. Kā mūs var atrast? No ielas puses, Ulmaņa gatve 1, Nekļo pilsētas evakuators, Karodziņš, mums ir telpas kopā ar Sifo. Jā, mēs varam arī garšīgi kafiju padzert un tā. Tā iesim augšā. Atgrūtamies otrajā stāvā. Un šeit, gaitiņa galā, var atnākt kafiju, viss var padzert gaitiņa galā. Mums ir kabinetiņš, kur šoferi var atstāt papīrs, padzert kafiju. Es viņam kaut ko parasti tur, pilsētas evakuators. Šeit vēl vajadzētu kaut ko uz durvīm. Būtu baigi labi. Tad es viņiem šeit atstāju kaut kādas cimdus, tropes, visu kaut ko tādu. Var atpūsties, pačivot drusciņu kādā brīvā brīdī. Padzert kafiju, atstāja eiras, visādi šķidrums, tad cimdus noliek, jāizbrauc vispār vēl sagādāt. Viens pārīts tik palicis, nu jau siltāks jānopērk būs. Un jāsavāc dokumenti, jāizved. Un te es varu pavērot, kas te notiek labs. Un tad visādas, jā, ķīmiņas, būsters lādējās, atkal atnest tukšo, pilno paņem, cilpiņas, stropītas, visādi instrumenti. Nu tā. Man viena ideja. Varam atbalstīt arī kādu pasākumu, balviņā piedāvāt dāvanu karti no pilsētas evakuatora autoevakuācijas palīdzībai uz ceļu pakalpojumiem. Uzliksim termiņu kādu gadu un uzrakstiet, mēs varam piedalīties kā atbalstītāji kaut kādos, nu droši vien auto pasākumos, kaut kā tēmas, kur saistītas ar automašīnām un kaut kas tāds. Dodiet ziņu, rakstiet privāti droši e-pastā vai WhatsAppā. Atbraucām uz servisu. Šitā man servisa mehāniķa mašīna. Viņš ir mans labākais mehs, man liekas. Labprāt, taisa smagos, ne visi grib. It kā servis vairāk nodarbojās ar busu.
remontiem busi un vieglie, bet kaut kā es sarunājos arī smagos bišķi pataisīt un baigi forši, ka kādam patīk arī ar lielām smagām detaļām paņemties. Esam servisā, šitā mašīna bija nobraukta tā, ka bremzes bija ārā izkrituši, kluči ārā bija izkrituši. Tāpēc dabūjām viss jauns bremžu disks salikt, jauns klučus, arī suporti jau bija beigti, tur rūs pilnīgi teci ārā bija noķīlējis vienā pusē, bet tā, ka mums nāk apskat, tad visi bremžas nācās pārvākt. Protams, pie viena salikt jauns ABS gredzenus un jauns gultņus arī. Tā kā aizmugur tilts ir pārvākts ar jauniem blīvslēgiem, viss. Un riepas arī te ir jauns, tā kā, bija jau pirms tam uzlikts, bet šito visu. Tad vēl visādi sīkumiņi. Mums vajag platformai reku, maliņas uzkaniedēt atpakaļ, kur būs noplīsuši. Te bija saliekta brille, iztaisnota, sametināta, vēl papildus tāds. Jā, vēl visādi sīkumi lokšķi un bačuks tecē un tā. Bet Žeks strādā, dara paveikuši godam. Es gribēju atbraukt, domāju, pakaļ tilts vēl būs nojaukts. Vakar vēl viss bija nojaukts, šodien viss ir salikts, tā kā servis strādā kapitāli. Man ļoti patīk, pastāstīšu, kur servis atrodās. Un pareklamēsim arī viņas mazliet, jo sadarbība ir ļoti forša. Šeit darbi uz vietas nestāv. Servis tiešām liels, ar daudz pacēlājiem, pārsvarā busiņas taisa, bet arī vieglos. Ir 1, 2, 3, 4 pacēlāji šī telpā. Šeit vēl ir 2 pacēlāji arī busiem. Un tad vēl bedre, kur var smagos pataisīt. Un vēl ārā ir telpas, vēl citā angārā. Remontē motors, ceļ ārā maina. Dara visu, dara tiešām ļoti daudz, visu. Raiti kvalitatīvi, tā kā iesaku. Autoservis Traverts, Līzuma ielā 1. Tātad precīzi adrese Līzuma iela 1, korpus 13. Traverts, autoservis, Traverts grupas, jā, laikam. Tad viņiem ir viss šis angārs, viss šis, un vēl šeit 2 boksi, ja? Tas tā vēl, droši vien vēl 2 pacēlā iekšā. Tas vieglajām mašīnām. Es domāju, ka lielu daudzumu darbu viņi var izdarīt ar tik daudz darbiniekiem un pacēlājiem. Paskatī ir tā kā BMW servis. Riepas arī montē balansē un BMW 2X5. Žeki veids pat auto restaurāciju. Šito jau es kādu laiku biju redzējis. Un jauns bremzes pārlasīja vēl kaut ko. Bija iekšā tāds te eskortiņš. Un šitā ir ritīgi vēstur jau. Paskaties, kāds salons. Cik viņām nobraukums? 64,000. Redzat? 64,000 nobraukums. Labs, viņš bišķiņ sūnu uzaugus, bet es domāju, ka nomazgās būs bomba. To visu dara autoservis Traverts. Pandusiņš, lielie augstie vārti, jebkura augstuma lieluma buss iebrauks. Tā kā tā, šeit mēs to visu arī daram. Diena ir pusē, pusdienas ir pārēst, pusdienas laiks. Nāc tikko gājusi mašīna un ieraudzīt cilvēku protu šitādu numurzīmu. Es domāju, varbūt, lai nepazaudē, varam kaut kā nedaudz palīdzēt. Izdarīt tādu labu darbu vismaz, jo viņa tiešām būtu tikko kā izkritusi. Pamēģināsim kaut kā viņu nostiprināt. Bet izskatās, ka nebūs baigi viegli. Uzlikšu kameru te. Tā. Pazaudēt numurzīmi, tie būtu cilvēkam agal izdevumi. Vismaz nepazaudēs tik ātri. Ir salauzts rāmīts, bet varbūt pateiksies, varbūt ieraudzīs. Bet būtu viņš nokritis vispār. Tāpēc kaut ko labi varbūt izdarīja. Un kā tā, ja tu skaties, tad tu būtu pazaudējis šo numuru, bet viņu vajag tik un tā nostiprināt labāk. Labi.
laišam tālāk, iebrauksim vienā veikalā. Un tad jau kādu šoferi mums atkal jāstāv. Esam atbraukuši bāzē, noķērām vēl vienu evakuātoru. Par šito vienā video stāstīja, ka vedīsim uz servisu, ka bija jaudas problēmas nelielas. Tad beigās pie servisa darbi ievilkās vairāk mēnešu garumā. Vairāk nedēļu garumā. Gandrīz mēnesis laikam bija, man liekas, kamēr atrada vainu. Nu, bija kaut kāda baigā problēma, mistika. Samainīja jaunu turbīnu, likās, ka turbīnai vainu nebija. Izcēlā ārās sprauslas, aizved uz stendu pārbaudīt. Arī nebija. Nu, tad tur vēl pie viena sajūgas grabējs pararāts. Nu, nomainīja sajūgu komplektu visu to. Nu, nepazud tā vaina 3. 4. ātrumā, dodot virsū, raustījās motors. Nu, tāda, kas jaudas zūd, tā kā kaut kur pustu garām, tā kā nesaskaitīja degvielu, nu, tāda mistiska problēma. Tad dzinām pie elektriķiem, pie vieniem, pie otriem. Un tad, nu, kaut kāds dabūja Volkswagen oriģinālo failu, ielika jaunu failu, nu, drusku labāk ir, bet vēl aizvien līdz galām nav, tā kā remontos atkal bija tām pie 2000, bet viss salikts jauns, bet nu, līdz galam nav, braukt var, bet vēl visi vēlreiz pie elektriķiem, pie šipotājiem, kas tur kodē, programmē visu to un mēģināsim atrisināt to problēmu. Tā kā reizēm gadās tā, kad uz izslēgšanas metode servisā maina viss pēc kārtas un mēģina atrast vainu. Degvielas bākā bija devējs vai sūknis mainīts. Nu, viss kaut kas, visādas metodas mēģināts, bet nevarēja atrast. Tā kā tādu gadījumu vēl nebija saskāries. Baigi servis arī nevar vainot, jo nu, tāds ir biznes, tāds tas transports ir, nav viss viegli. Un kaut kā cīnamies, mēģinām saprasties un strādājam. Nu, kaut kā ierindā mašīna izstrādāt var. Nu, vēl vienreiz pamēģinās sakodēt kaut ko, gan jau izdosies. Tikai jācer. Atbraucis arī Jānis mums ir ar maņku. Pauzīt uztaisīt, brauc ar tahogrāfu čipu. Uztais pauzīt, padzer kafiju, vai ne? Un tā, šitā maņka mums šomēnes apskate. Bijām iebraukuši jau tādu gadu nobraukuši mašīnu, 4 divnieks sarakstīja tāds. Nekas traks, tad viens divnieks patstarotājiem, viena rāmas krūla jāpievelk, gaisa noplūda neliela, šļauciņu vai kaut kas tāds, un viena buksīte. Nu, Atego tūlīt būs gatavs, ieliksim šito servisā un dīsim uz apskatu atkal. Es domāju, vienu dienu servisā un būs apskatēji gatavs. Jānomazgā un būs super, brauksim atkal. Un tāpat druskai aprādīšu jums tās mašīnītes. Pauzīt un dodamies darbos. Jānis dodās darbos. Pauzīt uztaisīs. Dzird kā skan pilnīgi apakaļ gaitā mums. Pīks tūlīt. Gaidam nākamo šoferi. Jānis aizbrauc pakaļ traktoram, bobkatam, tādam. Lielie mums vedā vairāk tehnikas nekā mašīnas, un tad mazie evakuatori mums ir mašīnām. Pārsvarā. Nu re, viens aizbrauca, nākamais ierodās. Arī kaut kādi darbiņi padarīti. Atbrauks arī papļāpāt ar šeitiem. Te mums bāzīt, te mēs tiekamies. Jā, es redzu, šito nomazgāju. Bet kādi brauc tie, kas nav šodien mazgājušies. Lai gan ne, teicu, lai gan, ka šodien pat bija mazgāta mašīna. Un tas laiks tagad ir briesmīgs vienkārši. Kad nu, šausmīgi netīra paliek. No rīta mazgā, vakarā atkal jau netīrs. Pat mirgalki tikko bija ieslēgti. Ja man tur daudzi zvana raksta, tur nepatīk ar mirgalkām brauc. Nu, ierakstiet komentārā, kas jums tik traki traucē tām mirgalkām. Nav jau jāskatās. Gaisā var skatīties uz ceļu un jā, ja dara darbu, tad ir šoferi, kas brauc, tad mirgalkām ieslēgtām ir, kas izslēdz viņus ārā. Nu, es to tā baigi neregulēju, kā pats grib. Sodīs mums neviens nav par to un esam pamanām, nu, kāpēc ne. Ja sodīs un kāds aizliegs ar likumu man to, tad nedarīsim to, bet pagaidām tā, nu, es esmu tur naudu iztērējis, lai uzstādītu to mirgalku, kāpēc, lai viņi nedarbotos, tā kā viņa lika
Viņa ir likta, lai viņu izmantotu. Tā, esam papļāpājuši bāzē, un arī šis dodās darbos. O, ieslēdz gaismu, es jau gaidīju. Ieslēdz, neieslēdz. Nē, viss deg, viss ir super. Viss notiek. Nu ko, viss aizbraukšu darbos. Varu doties atkal savās lietās tālāk. Vakars klāt, sāk jau satums, jādodās mājās. Tuvojās Ziemassvētki, mājās gaida bērni. Tāpēc sākam gatavoties svētkiem. Mums ir eglīte, un tagad jāizdomā, kā viņu aizvest mājās. Darba diena būs galā drīz. Rīgā štelītes sadarītas. Un braucam iepriecināt ģimeni. Čau!